ka uzaicinājums jau, protams, teorētiski ir iespējams, un tās nav procesa beigas, bet tur ir ļoti daudz procesu, kas tam visam seko. Un pēc būtības jau tas Zelenska plāns ir aicinājums rietumiem būt krietni drosmīgākiem, jo rietumi ir bijuši diezgan piesardzīgi visa kara laikā. Un tas, ko Ukraina mums mēģina pateikt, ir, ka ja mēs būsim drosmīgāki, un ja mēs no savas puses būsim gatavi eskalēt situāciju, tā kā uzaicināt Ukrainu iestāties NATO, palīdzēt Ukrainai sākt aizsargāt savus debesis, palīdzēt, kā vien iespējams, tad Krievija būs beigās spiest piekāpties, ka Krievija vienā brīdī no tām eskalācijas kāpnēm noleks lejā. Tāds ir viņu skatījums.